Inženieru arsenālā jauna mainīga ekspozīcija. Pirmās Latvijas brīvvalsts un ārzemju retro velosipēdi. Eksponāti no 20. gadsimta sākuma un vidus – Ehrenpreis, Latvello, Līva, Ozolnieks un daudzi citi. Pagājušā gadsimta sākums, jo īpaši starpkaru periods, bieži tiek uzskatīts par velosipēdu zelta laikmetu. Laiku, kad divriteņi beidzot kļuva ne tikai par aristokrātijas, bet arī par vienkāršo ļaužu ikdienu. Līdz 1940. gadam Latvijā parādījās vairāki desmiti velosipēdu zīmolu. Vispopulārākie no tiem, ieskaitot Ehrenpreis, ik gadu palielināja apgrozījumu un ražoja 10, 20 un pat 40 tūkstošu divriteņu gadā. Nozīmīga loma bija arī velosportam. Sacensības bieži vien kļuva par piemērotu vietu kvalitātes pārbaudei. Nāc ciemos un apskati mūsu retro velosipēdu ekspozīciju, kas atradīsies mototehnikas sektora līdz nākamā gada vasarai.